nākamais ir mans referāts par Salaspils nometni. Neesmu pārāk bijis radošs, domājot par nosaukumu vēsturi mūsdienas. Mazliet radošāk varbūt piegāja tam saturam, gan skaidrot varbūt vēstures pētniecības dažādus jautājumus, gan arī sociālās atmiņas jautājumus. Vispirms, cik daudz tur var redzēt, ja, pamatā informācija par to, kādas tad ir mūsu zināšanas par Salaspili. Un te jūs redzat ar ilustrācijas no Salaspils, kāda viņa izskatījās, ir no ieslodzīto zīmējumiem, tā ir nometne pēc nodedzināšanas 64. gadā. Pamatā par Salaspili varētu teikt, ka sabiedrībā dominēja šie divi tātad uzskati. Viens, kas parādās ar padomju, postpadomju historiogrāfijā, kur Salaspils tiek daļai postpadomju tiek saukta par nāves nometni, un kur ir šie lielie cipari par 53,000 vai 100,000 ieskaitot filiāles iznīcinātiem civiliedzīvotājiem, par 12,000 ieslodzītiem bērniem, 7,000 bojā gājušiem un tā tālāk. Otrs varbūt tas, ko ir paveiktas gan rietumu historiogrāfija, gan mūsdienu Latvijas jaunākā vēstures pētniecība, ir varbūt tāds balansētāks un faktos precīzāk pamatots varbūt skatījums par Salaspils vēsturi, ja, kas mums ļauj spriest par to, kad maksimāli Salaspilī dažādos tās pastāvēšanas laikā bija ieslodzīti apmēram 18 līdz 20,000 cilvēku. Pusi no tiem bija dažādās akcijās pārvietotās personas, no Baltkrievijas, no Latgales, tur ir vidējā slaida daļā. Tur interesanti varbūt var pieminēt tās 6,000 personas no Baltkrievijas, akcijas Ziemas burvība. Apmēram trešā daļa tie bija bērni, un ja mēs šodien runājam par Salaspili, dzirdam dažādus Salaspils pārdzīvotāju, tātad bijušo mazgadīgo ieslodzīto, kā viņi sevi savas paša organizāciju spriedumus, kas gandrīz vienīgi parādās arī masu mēdījos. Tā ir šī grupa, ja, bērni, kas bija no Baltkrievijas, kas bija ļoti mazi, jo viņi principā ir gandrīz vienīgie, kas ir palikuši dzīvi, kas Salaspilī ir bijuši. Un līdz ar to ļoti daudzas kategorijas, ko jūs te redzat, pieaugušie politieslodzītie, karavīri, arī ebreji nometnes celtniecībā iesaistītie, viņi varbūt balsis, ja tā var teikt, šodien varbūt arī publiskā telpā nemaz neizskan un neparādās. Otra lieta, runāt par daudziem jautājumiem bez kopskaita, var runāt par bojāgājušiem skaitļiem, ja, analizējot vācu, padomju, dažādas latviešu, rietumu izcelsmes, citus dokumentus. Mēs varam teikt, ka apmēram mazliet vairāk kā 2,000 cilvēki ir gājuši bojā Salaspilī, apmēram pusi celtniecības laikā, pusi pastāvēšanas laikā, ko mēs varam dokumentāri pierādīt. Ja? Viss pārējais, tie lielie cipari ir vairāk mazāk spekulācijas un tā tālāk. Otrs jautājums, kas mūsdienās pētniecībā un vispār sabiedriskās diskusijās ir pacēlies, ir Salaspils nometnes status. Jūs varbūt atceraties, iznāca grāmata Latvijas vēsture 20. gadsimts, ko Vaira Freiberga uzdāvināja Vladimiram Putinam. Tur skandāls un ar masu mēdījos un citur vairāk bija ne tik daudz par nometnes saturu, bet par vienu anotāciju zem nometnes fotogrāfijas. Un tur šī nometne tika nosaukta, kā viņa ir oficiāli saucās, tātad par paplašināto policijas cietumu un darba audzināšanas nometni. Un kāpēc tas tā bija, te jūs redzat dokumentu, ko ir arī parakstījis, tā dokumenti ir vairāk, ja. Drošības policijas un SD komandieris Latvijā Langi, kurš tātad pasaka, ka Salaspils nav koncentrācijas nometne un ka to nekādā veidā nedrīkst pakļaut koncentrācijas nometņu pārvaldei. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka Salaspils atrašanās šī drošības policijas un SD komandieru Latvijā pakļautībā noteica to, ka viņai bija īpašs status. Viņa nebija reģistrēta kā koncentrācijas nometne oficiāli tātad šajā Vācijas dažādu nometņu sistēmā, un viņā oficiāli nedarbojās šie koncentrācijas nometņu noteikumi, bet paplašinātā policijas cietuma un darba audzināšanas nometnes. Tas arī divas dažādas struktūras, kas abas Salaspilī atradās noteikumi. Un līdz ar to tā problēma ir tāda, ja, vai mūsdienās lietot zinātnē un arī publiskās diskusijās nosaukums, kas bija oficiāli tajā laikā, vai lietot nosaukumus, kas, teiksim, varbūt tiek lietot, lai pēc būtības izteikt šo nometnes tātad pastāvēšanas veidu un saturu. Un par to problēmu pēdējais citāts Artūrs Neparts, bijušais Salaspils pieaugušais ieslodzītais, varētu teikt, ka 95 gadi viņam ir, viņš dzīvos vēl Amerikā.
ko viņš, jūs varat lasīt, ko viņš saka, ja, ka pēc būtības Salaspils bija koncentrācijas nometne, un to nepateikt Latvijas vēsturē ir neatkarīgi. Tajā pašā laikā šie vidējie skaitļi, kas mums atkal, ja atgriežamies pie tīri tādiem, augstiem cipariem, ja, mums pasaka daudz ko par šo nometņu sistēmu, ja. Pavisam bija 17 tipa nometnes, sākot ar darba audzināšanas un beidzot ar nāves nometnēm, un tā pamatlieta, mums nav laiks to iztirzāt visu, bet pamat būtība bija tāda, ka ļoti atšķirīgs bija šīs nometņu funkcijas, ja, un šīs lielās nometnes, kā Maidanieka, Aušvica, Treblinka, ko es esmu minējis, ja, jūs redzat, tur bojāja šo cilvēku skaitu, ja, viņas tiešām bija nāves nometnes, uz kuriem sūtīja cilvēkus, lai viņus iznīcinātu, ja. Tad jau bija darba, tranzīta nometnes un tā tālāk, un Salaspils, ja, kura tātad šis skaitlis ir daudz mazāk, un Salaspilī cilvēki principā nekad netika sūtīti, lai viņus tur iznīcinātu. Ja. Viņi tur nonāca vai nu tranzīta ceļā, vai, teiksim, viņa nonākšanai tur bija sodīšanas funkcijas. Ja. Cita lieta, kad, kāds bija šis nometnes režīms, no kā cilvēki mira. Un šis režīms, ko jūs redzat nākošajā slaidā, arī nometnes tāda schēma ar barakām, kas bija apmēram 30 dzīvojamās darba barakas 43. gada vasarā. Te jūs, laiks mums nav, jūs varat redzēt arī tos darba apstākļus, sodus, uzturu, slimības, dažādas dizentērijas, epidēmijas, no ko īpaši bija liela bērnu mirstība. Šie ir šie apstākļi, kas pamatā mums pēc būtības ļauj klasificēt Salaspils kā koncentrācijas nometni. Tai pašā laikā saprotot, ka atkal dažādām ieslodzīto kategorijām tie apstākļi bija dažādi. Piemēram, apmēram 1000 Rietumu Eiropas ebreji, kas aizgāja Salaspilī bojā viņas būvniecības fāzē 41. 42. gada ziemā, tiem šie apstākļi bija varbūt no bada augstuma ļoti rupjās apiešanās ļoti brutāli. Tāpat arī zīdaiņiem, bērniem, mazgadīgiem, kas ieradās no Baltkrievijas jau slimi ar izsitumu tīfu un tā tālāk, un simtiem mira šeit nometnēs. Tie bija vieni apstākļi, un cita lieta tie bija, piemēram, politiskie ieslodzītie, kas vēlāk tika aizsūtīti transportiem 43. gadā uz Štuthofu, uz citām nometnēm okupētajā Polijā, kur savās atmiņās, piemēram, saka, ja, kad nometnes Vācijas teritorijā bija daudz briesmīgākas nekā Salaspilī. Ja, viņu atrašanās Salaspilī bija tātad, labāka nekā, kad viņi pirmam atradās Rīgas centrāla cietumā. Tas par to vēstures puses mazliet jau iekavēju, bet tas laiks, tā tēma arī tāda, es ceru, jūs man piedosiet. Ja. Runājot par mūsdienām, es veicu tādu, zinām, varbūt tā kā pētījumu vai novērojumu. Es apmeklēju Salaspils memoriālu apkārtni šī gada 12. oktobrī, tātad datumā, kurš ir rakstīts arī uz Salaspils memoriāla sienas, kā šīs nometnes pastāvēšanas beigu datums, kas īstenībā nav pareizs, ja, īstais datums ir 29. septembris, ja, kad nometni atstāja pēdējie ieslodzītie un viņi tika nodedzināta. Bet 12. oktobrs, acīm redzot, dienu pirms sarkanās armijas ienākšanas Rīgā, es pieņemu, tā ir arī sarkanās armijas parādīšanās varbūt Salaspilī, tāpēc šis datums tur figurē. Un tad, ko mēs varam konstatēt? Mēs varam Salaspils apkārtnē konstatēt 3 veidu memoriālus, vai, teiksim, piemiņas vietas, kam ir dažādi statusi, dažādi nozīmi un dažādas funkcijas, kur tiek veiktas. Šie ir tātad bijušie cara armijas garnizona kapi 19. gadsimta beigās, kur ir apglabāti tad miera laikā bojā gājuši atsevišķi karavīri. Ir pretrunīgas ziņas vēl par citiem apbadījumiem vēlākos laikos, un padomu laikā šī vieta tiešām bija tāda tā kā nodota aizmirstībai, tad bija meža uzaudzes augšā un tā tālāk. Ja. Un 2008. gadā vairāk atsevišķas Krievijas sabiedriskās organizācijas no Latvijas Krievu kopienas šeit veica tādas saucamās sestdienas talkas. Teritorija tika sakopta, tā kapela tika atjaunota, sākotnēji tur bija tāda lenta uzlikta ar Krievijas karogu krāsām, un 2009. gadā pat tika atrastas 7 cilvēku mirstīgās atliekas. Un kaut arī, teiksim, šī talku iniciatori bija pārliecināti, ka viņi ir atraduši tieši Salaspils nometnē bojā gājušos cilvēkus. Un tur ir, kā jūs redzat, apakšā ir uzlikts viens krusts, kur ir uzraksts mūžīgi piemiņas Salaspils mocekļiem. Tad nav droši pierādījumi, ka tie tiešām ir Salaspils nometnes upuri. Tāpat ar šie kapi nav iekļauts Salaspils oficiāli pašvaldību apstiprinātajā pieminekļu sarakstā. Un
kā jūs redzat, ja, tur ir vainagi ar Krievijas vai Baltkrievijas krāsām, bet, nu, vismaz es neredzēju neko tādu, kas liecinātu varbūt par Latvijas valsts ar kādu institūciju klātbūtni pie šīs kapa vietas, vai viņas, nu, kopšanas vai uzturēšanas. Otra vieta, kur 12. oktobrī nebija neviena vainaga, es tagad atvainojos Lauras Uzules tēmā, mazliet, ka iebrauc, nu, kapiem vairāk runāja. Tā ir vēl tāda interesanta vieta, kas ir atklāta netālu no Salaspils memoriāla administratīvās ēkas. Tā ir 2008. gadā atklāta vācu karavīru tātad kapsēta, kur ir saglabājušies vārdiskie saraksti par vismaz 146 personām, kuri tur ir apglabāti. Ja? Kas tie par cilvēkiem? Ja? Pirmkārt, kad šis memoriāls tapa, bija liela protesta no atsevišķos Krievu mēdījos, tur Vesti Segodņi un citos, un no dažādām organizācijām, es pat teiktu, tika tracināti pat šie bijušie Salaspils ieslodzīti atkal, ja, jo viņiem tika stāstīts, kas, ja, ar mēdīju palīdzību, ja, ka šeit tātad tiek veidota kapsēta, tātad tur bija dažāda informācija, bet, nu, caur rindiņām un tieši tekstā varēja vismaz divas lietas izlasīt, ja, ka tātad, ka tie nav nevis tur miruši cilvēki, bet ir frontē krituši karavīri. Un tad, protams, jautājums, kāpēc tādi karavīri būtu jāglabā blakus Salaspils nometnes, koncentrācijas nometnē vai memoriālam. Un otrs, kas parādījās, ka pēckara gados vairākās barakās bija turēti bijušie Salaspils nometnes apsargi. Gan pirmais, gan otrais apgalvojums ir absolūti tātad nepatiess, jo teiksim, visi apsargi jau sen bija projām, kad ienāca sarkanā armija. Un arī nekādi frontē kritušie karavīri te nebija. Kas reāli notika, tātad 45. 46. gadā, kas ir padomu laikā par ko klusēja, 4 nenodegušajās Salaspils nometnes tātad barakās tika turēti vairāk 100 vācu karagūstekņi, kas tika vesti darbā uz dažādām vietām Rīgā. Un tātad šie 146 tātad ir miruši vai nu no slimībām, vai nu pirms tam tātad, frontē gūtajiem ievainojumiem. Tā kā šāda piemiņas vieta arī šeit pastāv. Bet tie vairāki simti ir cik apmēram? Un es teiktu 5-6, bet tas būtu vēl jāprecizē precīzi. Piemēram, mums okupācijas muzejā ir vismaz 2 cilvēku gan video liecības, gan arī zīmējumi, gan fotogrāfijas, kas reāli tie karagūstekņi vāci ir bijuši. Ja? Un viņi ir nointervēti un viens ir lielā vecumā un tā tālāk. Ja? Bet to materiāli ir. Ja? Galvenā šī vieta, kur, ko es apmeklēju, un kā jūs redzat, apmeklēju 17 līdz 2000 cilvēku gadā, kas, es domāju, pietiekami liels skaitlis, ir Salaspils memoriāls, kas izveidots 67. gadā, 70. gadā Ļeņina prēmija. Atšķirībā no citiem, tātad viņš ir arī Latvijas valsts tātad kultūras, mākslas un vēstures pieminekļa status šim memoriālam, un tas memoriāls ir iekļauts ar Latvijas kultūras kanonā, salīdzinoši nesen, kurš gan izraisīja, kā mēs atceramies, tādas diskusijas par to saturu un tā tālāk. 2005. gadā bija Krievijas piedāvājums šo memoriālu tika sakopt pa saviem līdzekļiem, ko Latvija pateica nē, un pēdējos gados, cik ir iespējams, tātad Latvijas puse tātad no valsts vai pašvaldības līdzekļiem šis memoriāls tiek kopts, ja? Tas, protams, viss ir pozitīvi. Bet kur ir problēma un kas man, teiksim, mans novērojums bija īpaši domājot par sociālo atmiņu, par tās pētniecību, par dažādām reprezentācijas lietām un tam līdzīgi. Tad pirmkārt, ko es kā cilvēks vai jebkurš no šiem 22 000 apmeklētājiem, kādu informāciju viņš iegūst, ierodoties Salaspils memoriālā. Kas ir mainījies no padomu laikiem, ir dažas detaļas, kur jūs redzat apakšā ir tas, tur tie nosaukumi ir tiem pieminekļiem un tā tālāk, tur daži uzraksti ir tā kā nopiruši, vienkārši burti nav atjaunoti. Kas ir mainījies pie šī uzraksta ir šiem vārtiem vajag zeme, kas, protams, nav saprotams tiem, kas nepārvalda latviešu valodu. Pie tā ir Latvijas un Eiropas Savienības karogi, kas, protams, pozitīvi un tā tālāk. Bet tālāk, apmeklējot nelielo muzeju, kas ir tātad memoriāla iekšpusē, kādās 8, ja nemaldos, vitrīnās diezgan apsūbējušās, mēs redzam bijušā ieslodzītā Buša tātad zīmējums, viens no kuriem bija iepriekš. Zem viena no tām ir paraksts, ka tā ir nāves nometne, ja? Kas tā nav. Un vienīgā informācija par pašu nometni ir šī vidējā rindkopa, kas, es teiktu, principā nepasaka neko. Tur nav ne ieslodzīto skaits, ne bojā gājušo skaits, bija sevišķi smags režīms, un es domāju, ir neko īpaši nepasaka, ko nozīmē sevišķi smags, ja? Tur vēl daži skaitļi, kas nav pilnīgi precīzi, ja? Un manā uztverē tas liecina par tādu,
izvairīšanos, kas acīm redzot ir kaut kāda politiska vai citu iemeslu dēļ no teiksim, savulaik padomu radīto mītu kliedēšanas, tātad atturoties, acīm redzot, ir gribot izvairīties no pārmetumiem no šo mītu lietotāju puses vēl šodien, respektīvi nevis sniegt kaut kādu korektu informāciju, bet varbūt turēties pie kaut kāda neitrālas, varbūt neko neizsakoša teksta, ja, kur ir varbūt mazāk pārmetumi no vienas otras puses iespējami. Vēl, kur es redzu to problēmu, vai vismaz trīs lietas var nosaukt, tātad pirmkārt, mēs jau tagad dzirdam saistībā ar uzvaras pieminiektu Pārdaugavā. Es domāju, valstī kopumā tā ir problēma, ka mums trūkst pie šāda veida piemiņas vietām vienkārši korektas informācijas, kas šajā vietā savulaik kas ir atradies, kad un kāpēc šie pieminekļi te ir izveidoti, un varbūt kā šo laiku mēs tātad, vērtējam ar šodien, kas būtu gan valsts valodā, gan arī turistu un citās pieejamās svešvalodās. Ja? Otra lieta, te es neieliku fotogrāfiju, kur pa kreisi apakšā jūs mazliet redzat, tur ir tāda tā kā metronoms, vai kur ziedu nolikšanas vieta, arī tur bija Latvijas un Ukrainas karodziņi, tur bija lācīši, kas tā tradīcija likt, pa godu bojā gājušiem bērniem, kam nebija rotaļlietas un tā tālāk, un ir citas tādas mantiņas. Tur nebija atkal nekādas Latvijas valsts krāsas, es pieņemu, varbūt kaut kas notiek 8. maijā, un vajadzētu varbūt notikt. Cik es zinu, ja mēs atskaitām bijušā tolaik ārlietu ministru Arta Pabrika aktivitātes, dažus gadus atpakaļ, kad viņš ieradās Salaspilī, manuprāt, no valsts vai pašvaldības puses tādas, izņemot politisko opozīciju, nekas tāds īpašs, varbūt ar šo pieminēšanas lietu vai Salaspils vēstures izpratni nav bijis vērojams. Un trešā lieta ir tā, kad es esmu pats bijis klāt gan dažādu iemeslu dēļ, gan, piemēram, Latvijas Sociālistiskās partijas organizētajos piemiņas pasākumos Salaspils memoriālā, gan Latvijas okupācijas muzeja izglītības programmas, tātad informatīvā izglītības pasākumos Salaspilī. Tie atšķirās gan pēc auditorijas, tad krievu skolas, latviešu skolas, vai skolotāji vai skolēni, un, protams, pēc satura. Ja? Ja, teiksim, okupācijas muzejs vairāk cenšas sniegt to informāciju un atspēkot dažādas padomu laika mītus, uzslāņojumus, ja? Tad Sociālistiskās partijas mītiņos, ja tās vadītās Alfrēds Rubiks, ja, lamā mūsdienu vēsturnieks, ka viņi falsificē vēsturi un tā tālāk. Ja? Manuprāt, tā arī ir problēma, kas parāda gan sociālās atmiņas sašķeltību, tātad Latvijā, Latvijas sabiedrībā, gan arī grūtības, teiksim, kā viņas varētu viņu tā kā depolarizēt. Un ar ko es gribu nobeigt, tas ir kolēģis Vicas Zelčs citāts no nesena pētījuma salīdzinoši atmiņas tekstu Otrā pasaules kara pienākuma Baltijas valstīs, kur Vika jau to vislabāk zina. Viņa raksta, ka Salaspils memoriāla misija ir īstenībā iegūst tādu plašāku jēgu, tā ir vieta, kur mēs varam atcerēties ne tikai Padomu Savienības, bet ar visas Eiropas kontekstā pārdzīvoto karu noziegumu un šausmas, ja, kas nedrīkst atkārtoties. Un tā ir laba vieta, kur, teiksim, savu individuālu atmiņu sabalsot ar nacionālo un starptautisko Otrā pasaules kara upuru pieminēšanu. Pamatā tam visam varētu piekrist, bet, manuprāt, situācija, ko es raksturoju tātad pirms brīža, kamēr šie padomu laika uzslāņojumi vēl eksistēs, kamēr nebūs, teiksim, varbūt kaut kādas atrisinātas šīs problēmas, ko es trīs nosaucu, ja. Es domāju, mēs esam ceļā uz šo, Eiropas izpratni, Eiropas tātad, starptautisku tātad Salaspils tādu ielikšanu tādā plašākā kontekstā un tā tālāk. Bet, tas ir, protams, mans, varbūt subjektīvs viedoklis. Paldies par uzmanību, un, ja kādi jautājumi, es labprāt uz tādiem atbildēšu. Varbūt viens jautājums no manas puses, tāds diezgan provokatorisks, vai tā liekas, kad pieminekam ir jānes obligāti šī izglītojošā funkcija, vai viņam tomēr vairāk vai mazāk jābūt ar emocionālu nozīmi. Un es neredzu problēmu, vai tik tiešām tu to uzrakstu pieliks vai neliks klāt, ja galvenais varbūt apzināties to, ka, teiksim, tajā vietā tur tika izdarīts noziegums un pieminēt to. Es domāju, ka, protams, ir gan emocionālā funkcija, kad ir jāapzinās, kad tika izdarīts noziegums, bet ja mēs precizējam pētniecībā skaitļus šī gadījumā, tas pazūd cilvēks. Jā, aiz skaitļiem varbūt pazūd cilvēks, bet es domāju, ka mēs ar to tā kā nenonicinām kaut kādu upuru piemiņu, bet mēs precizējam mūsu vēsturi.
Manuprāt, ja nav šāda skaidrojoša, varbūt, informācijas, kā mēs to saucam, informatīvu bloku vai tekstu, tā savā ziņā ir problēma, kad mēs atražojam vai daļā sabiedrības turpina dzīvot, teiksim, savulaik radītie vai nacistu vai padomju propagandas mīti, un Salaspils varbūt ir, sava specifika, ja, bet īpaši, ja mēs pastamies tur Latgalē vai citur, kur ir pieminekļi, piemēram, dzimtenes atbrīvotājiem vai viņi cīnījās par dzimteni, tad jautājums, ja mūsdienu Latvijas jaunietis, kas varbūt nezina neko par tādu otro pasaules karu, ko viņš izlasot uz šī pieminekļa saprota to vārdu dzimteni un tā tālāk. Ja? Es domāju, ka tas tikai var papildināt kaut kādu papildus korekta, pietiekam īsa informācija, šīs zināšanas un sniegt tās, kas vēlas to iegūt, nevis kaut ko traucēt. Tikai viena maziņa piezīmīta, tāpēc, ka ir klāt arī pirmais kurs maģistri, ar kuriem mēs runājam par mītiem. Man ļoti liekas revidējams šis vārds mīti, ko jūs tikko lietojāt.